dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Esiet sveicināti vēlreiz. Prieks, ka atkal tiekamies šajā ceturtdienā. Tiekamies vakarpusē tāpēc, ka laiks akustiskai ceturtdienai. Kā jau zini, tūlīt 1 stundu pavadīsim klausoties dzīvo mūziku Radio Valmiera ēterā. Un visu studijā noteikošo droši vēro mūsu mājaslapā radiovalmiera.lv. Vēlāk atkārtojamos arī RTV. Un šoreiz raidījumā uzzināsim ļoti daudz par grupu Pyro 3. Aiziet! Labvakar, grupa Pyro 3. Labvakar. Labvakar, bazitāris varētu paņemt to mikrofonu, kas viņam stāv tur padās pie bazitāras lejā. Un jā, turās. Esam gatavi? Turies pie 3, 2, 1. Labvakar. Labvakar. Spilgtākā bazitārista uznākšana līdz šim akustiskajā ceturtdienā. Pirms sākam, parasti tāda laba tradīcija iepazīties. Kas spēlē grupā Pyro 3? Sāksim. Jā, tātad es esmu Rudolfs, es spēlēju ģitāru un dziedu.
tad tālāk. Es esmu Pēters un es spēlēju bungas. Es Maliks un man paliek bass. Viņam paliek Tu nevis spēlē, bet tā kā paliek pāri. Apmēram tā kā reiz, pavisam nesen patiesībā, man intervija ir kāda grupa, kurai pirmsākuma tik tiešām bija tāda, ka visa grupa 3 cilvēki ienāk veikalā, mūzikas instrumentu, un katrs izvēlās turpat uz vietas, ko spēlēs. Tad vienam paliek bass pāri. Tā. Kaut kā sanāk, kāpēc tā bass negrib spēlēt neviens? Es arī nemāku. Bass jau īstenībā ir ļoti Fundamentāls instrumentāls, man liekas. Jā, tas taču ir vajadzīgs. Pamats. Jā. Jāmāk, ir jābūt basa domāšanai. Nu redz kā, jā. Nu, tad daudz darba jāiegulda, varbūt tāpēc neviens negrib spēlēt basu. Tas ir arī viss jūsu sastāvā. Jūs 3 cilvēki esat un 3 arī paliekat. Jā. Tas ir mūsu radošais un ģenerālais kodols, jā. Kodols, bet ir arī citi? Šobrīd nav, bet attīstot kaut kādu muzikālo padarīšanu, saprotam to, ka, ja dzīvojas koncertos, mēs 3 īsti, varbūt mums nav, 8 rokas, un ir domā par kaut kādu vēl papildu skaņu pieaicināšanu. Bet tie ir tikai uz koncertiem? Tie ir uz koncertiem, jā, kā mūziķi. Papildus instrumenti kādi klāt? Jā. Kas ir plānots papildus? Arī jums ir ģitāra, bongas un bass, tāds pamatīņš vokāls. Ko vēl prasās? Prasās vēl vienu ģitāriņu un kaut kādu elektronisku sintezatoru. Elektronisks sintezators, tas mūsdienās tā ir ļoti, ļoti aktuāli. Jā. Jūs arī sekojat līdzi mūsdienu tendencēm. Jums kaut kas elektronisks nebija paredzēts arī akustiskajā ceturtdienā? Bija paredzēts, jā. Mēs cenšamies tā kā to rock mūziku kaut kā, pieturēt tos fundamentālos kanonus, bet mēģināt viņus kaut kā interpretēt pa savām, tad mēs tur arī miksējam klāt kaut kādas elektronikas. Kur palika elektronika? Elektrība mums it kā ir Valmierā. Elektronika palika mājās. Mēs izdomājam, ja jau mēs akustiskajā ceturtdienā spēlējam, tad jau jāturās pie akustiskā. Var turēties pie akustiskās skaņas, bet reiz mums bija viens raidījums, kurā nebija neviena akustiska instrumenta. Bija iPodi, iPhone un mikrokorgi un tā tālāk, bet nebija neviena akustiska instrumenta. Arī skanēja tie ir ok. Tā kā nākamreiz, tā kad rakstīsiet, piemēram, 2. un 3. albumu, pēc kādu gadu vai 2, vēl atkal brauksiet ciemos, tad ar visām elektronikām un varbūt arī papildus dalībniekiem. Tā kā jūs vēl esat pavisam jauna grupa. Tieši gads. Gada laikā, būsim godīgi, visi Latvija jūs vēl nepazīst. 3 teikumos. Kas jūs tādi esat? Ko jūs spēlējat? Cik ilgi? Tā tālāk. Tur jau vairāk 3 nekā teikums. 3 jautājumi, 3 teikumi. Mēs esam grupa Pērotrīs un sākās tas viss pagājušajā vasarā. Un mēs jau pirms tam bijām pērušies citos sastāvos un sanācām būtībā kopā, gribējām kaut ko jaunu, tad sapratām, ko mēs gribam darīt, kas būs tā mūsu mūzika, mums bija dziesmas, mēs to sākām likt kopā un sākām spēlēt kaut kādus koncertus, dažādos konkursos piedalīties un beigās novinējām šogad pavasarī 101. to CS prēmiju un novinējām albumu, un tas bija tāds ļoti spēcīgs motivators un būtībā, mēs esam tagad tajā ceļā uz to augšpusību. Uz to pirmo albumu, jā. Un jūs spēlējat tātad rock mūziku? Mēs paši to saucam par psihedelisko indiju roku. Es par to mazliet vēlāk paprasīšu vēl. Kāpēc Pērotrīs? Kāpēc tik tāds piromānisks, tāds agresīvs tas nosaukums, es pat teiktu? Tas arī radās tajā vasarā, kad mums bija tāda radošā nometne pie jūras, meža vidū. Un tur apkārt bija koki, un ņemot vērā, ka mēs vēl ar brāli abi uzvārdā Ozoli esam. Un tad no turienes radās tas trees. Būtībā tas trees radās no tā, ka mēs spēlējāmies ar gaismas zīmējumiem. Ļoti smuki sanāca ar kokiem uzzīmēt tādu trees. Trees, kas trees? Kas mēs tādi varētu būt? Varētu it kā tikai trees, bet grupa koki. Grupa koki, jā. Bet tad mēs to izdomājam, ka tas Pyro, tā ir uguns, tā ir kaut kāda enerģija, tas ir kaut kāds elements. Mēs sapratām, ka mēs ar šo stihiju kaut kā ļoti labi sasaucamies un tāpēc arī nolēmām sevi saukt par Pyro trees. Es, piemēram, pats personīgi esmu piromāns. Man ļoti patīk dedzināt kaut ko. Mēs spēlējam bungu vālītē speciāli, ja mums kāds vēro kāds vai klausās kāds no speciālistiem, tad grupas vokālistām varbūt vajadzētu arī uzparunāties. Bet līdz mēs teikām līdz speciālistiem, līdz dedzināšanai es ceru, ka netiksim šeit Radio Valmierā studijā, bet mēs pavisam noteikti tiksim līdz spēlēšanai. Un es domāju, ar kādu dziesmu mēs varētu arī turpināt. Aiziet, mēs turpinām ar dziesmu Midnight Patrol. Grupa Pērotrīs.
Grupa Pairo 3 Radio Valmiera akstiskajā ceturtdienā ar dziesmu par pusnakts patruļu. Pusnakts patruļu tā kā no kaut kādu atbildīgo institūciju puses vai tomēr, jā? Tā bija kāds atgadījums, cim redzot. Gluži novērojam visādi. Tā mēs, mūsu dziesmas pārsēr par tādiem mūsu ikdienas novērojumiem. Tātad bija pusnakts patruļa un, vecīt, viss kārtībā, viss kontrolējām. Un tur pat tādām trakām dāmām, kas mazliet aizmirst sevi. Bet viss kārtībā citreiz. Es ceļu šogad ceturtdienas vakars. Es ticu, ka daudz trakas dāmas aizmirsīsies arī šovakar. Kamēr mēs klausījāmies šo dziesmu par pusnakts patruļu, tikmēr mūsu klausītāja Madara raksta, ka pirmo reizi dzird par šīs grupas eksistenci, tā kā tā bija taisnība, ko es teicu, pilnīgi vispār jums vēl nezinu. Bet tātad dzird tikai šodien, bet izklausās viņi pagalam labi. Pagalam labi, paldies. Galvenais to labi pierakstīt, izklausās pagalam labi. Paši apgalvojat, ka šis nav grupas dalībnieku pirmais projekts mūzikā. Nav. Kāpēc paralēli esošām vai bijušām grupām jūs izveidojāt Pairo 3? Tas nebija paralēli, vienkārši bija pirms tam projekti, kuri izbija vienkārši. Man liekas, tas tāds mums Pairo 3 vairāk ir tā, ka mēs novienojāmies par kaut kādu mērķi un daram to mērķi vadīt. Pirms tam tas bija vairāk tā, prieka pēc tāds, muzons, mūzika, kaut ko tur. Tas bija pirmie kaķēni, kurus mēs noslīcinājām. Jā, labi. Kāpēc tās idejas? Jūs rakstat, ka jums ir cita pieeja tai pašai roka mūzikai, jums ir savas idejas, kuras jūs neīstenojāt ar citām grupām. Kāpēc jūs nevarējāt vienkārši ņemt un tajās pašās grupās, kurās jūs spēlējāt, tās pašas idejas, kas jums ir tagad vienkārši īstenot tajos projektos? Tur bija arī tas faktors, kad mēs tajās grupās bijām diezgan, viņas bija tā kā, bija beidzies derīguma termiņš, jo ilgu laiku ar vienam tiem pašiem cilvēkiem spēlējot, tur sāk veidoties kaut kādas domstarpības, katrs grib kaut ko citu, un katrs aizgāja vienkārši savu ceļu, un mēs gadījāmies, kad visi trīs gājām vienā ceļā, un tā mēs arī satikāmies. Kas liek domāt par to, ka jūsu gadījumā ar laiku nenotiks tāpat? Jūs trīs it kā šobrīd ejat vienu ceļu, bet kas liek domāt par to, ka pēc gada izdomāsiet, pārāk ilgi esam kopā spēlējuši, derīguma termiņš un atkal kaut ko citu? Es nezinu, mums būs albums, un tas vienkārši būs žēl tā nomest. Man liekas arī tas, ka pirms tam tajos projektos vienīgais tas mērķis bija tikai spēlēt. Es nezinu, vienalga, bez nekāda iemesla, bez nekādas jēgas. Davai spēlējam končus, davai mums ir končus. Varbūt arī kaut kāda jauna dziesma, bet tagad mums ir tas kopīgais mērķis, un kamēr mums būs tas kopīgais mērķis, tikmēr es domāju, mēs arī turpināsim kustēties. Kas ir jūsu kopīgais mērķis mūzikā? Mūsu kopīgais mērķis mūzikā, tur Rūdos ir pastāstīt, man liekas, labi. Es nezinu, tā radīt sev pašiem tīkam mūziku, plus vēl cerēt, ka ļoti daudziem viņi iepatiksies un darīt to lielākā auditorijā, lielākā koncertā. Gribās kaut kādu konceptu piešķirt. Tagad tas albums būs un protams... Zini kā, jo tur jābūt vēl kaut kam ir. Jo radīt mūziku, kas pašiem patīk, un to spēlēt citiem, to dara pilnīgi visas grupas. Es domāju, ka mums ir tas mērķis vairāk radīt kaut ko jaunu un pat savā ziņā revolucionāru. Jā. Un ko tu jaunu uztaisīsi vēl? Visu laiku ir kaut kas jauns. Tad grupas un DJ un... Gribās kaut kā Latvijā to nedaudz pacelt. Būtībā, man liekas, jebkurai grupai ir tas sapnis izlausties no tā underground, tā Rīgas klubu aburtā loka, kad visu laiku Depo un Abaklabs, studentlubs, Depo un Abaklabs. Brauciet uz Valmieras klubē, Būs arī februārī Valmieras. Ok. Tad būs tomēr. Tomēr būs kaut kas vairāk nekā tikai vienkārši mūzika priekš sevis un citiem. Gribas kaut kādu tādu visādus radošus projektus taisīt, kaut kādus, nezinu, videoklipus, kaut kādu interesantus, varbūt sadarbības ar citiem cilvēkiem un veidot to grupu nevis vairs tikai trīs mūziķi, kas taisa dziesmu, bet jau kā kaut kādu, es nezinu, zīmolu vai kaut kādu apzīmēm jau kaut kam lielākam. To radošo apvienību, kaut kādu radošu. Tā grupa instrumenti ir, es nevarēs prasīt, kas jūs esat duets vai grupa, un viņi ir muzikālais organisms beigās. Jā. Starp citu, jūs paši arī veidojat arī visus savus vizuālos noformējumus, albumu vāciņus, singlu vāciņus un arī visu pārējo. Jūs kaut kā ar to strādājat ikdienā, vai tas ir vienkārši tāds hobby līmenī? Hobby līmenī, tikai tā, ka tas pašiem no iekšām nāk un kā mums gribās, lai tas izskatās,
tā mēs arī uztaisām. Kurš labāk var uztaisīt tā, kā mēs gribam paši? Nu, it kā jā, bet vienmēr, tā kā nespēj kaut kā zīmēt, man tur tālāk pa paintu netiek. Nē, protams, ir svarīgi kaut kādi arī cilvēki, kas to nodarbojās. Tas viedoklis arī svarīgs. Ja tas iet nopietnākā līmenī, jums nepieciešami arī nopietnāki resursi un zinošāki cilvēki. Un mēs mēģinām viņus piesaistīt un motivēt, aizkustināt, to savu domu. Ļoti labi. Ar domām, mērķiem un idejām, protams, var aizkustināt runās, bet vislabāk to var darbos izdarīt ar darbiem tieši tā. Grupa Pyro3, un tikko mēs tātad dzirdējām dziesmu ar nosaukumu Wasted Time. Wasted Time, izšķiestais, izniekotais laiks. Jā. Cik skumji patiesībā, tāda nomāktības sajūta uzreiz, bet gan jau, ka dziesma ir par kaut ko baigi labu, vai ne? Vai arī baigi nē? Nu tā. Par izniekot laiku. Cik tas labi, cik tas slikti. Un kamēr grupa spēlē dziesmas par izniekot laiku, tikmēr arī mūsu klausītāji droši var izniekot laiku Twitterī un, draugiem, mums vēl mēs runā, var uzrakstīt arī kādu e-pastu vai Skype'ā, kā kurām tīk, un var grupai uzdot gan savus jautājumus droši, un droši var rakstīt arī citus komentārus. Piemēram, Kristiāna, jā, kamēr jūs šķietāt laiku spēlēt mūziku, vai ne, viņš šķiet laika e-pastā, un raksta tā, ka superīgs akustiskais vakars, un man tie čaļi patīk. Lieliska mūzika, kas padara ceturtdienas vakaru vēl foršāku. Paldies! Paldies jums! Mums arī patīk Kristīna. Kristiāna. Vā, viss viņai to monētas nepatīk. Vajag, jā. Meitiņi māc atcerēties. Tas tā. Starp citu, jā. Jā. Kā es starp citu grupai Pyro3 ar meitenēm?
Es jau neprasu, jūs esat brīvi, bet kā ir tas koncertos tomēr? Kurš spēlēt grupā, ir lielāka piekrišana? Puiši. Es nezinu, mēs nespēlējām, tur mūzika ar apspīlētām biksēm un Varbūt vajadzētu. Lūpu krāsu. Es nezinu, mums tas kaut kā nesaist. Kaut kā nesaist. Tomēr vairāk ir... Meitenes saist, bet tāda mūzika ne. Vismaz tās. Atgriežoties pie tās mūzikas, tad esam noskaidrojuši, ka pastāv tikai 1 gadu. Un kā te paliek ar tiem mērķiem mūzikā? Pa šo gadu ir izdevies sasniegt to, ko gribējām? Būtībā, tad, kad mēs pirms tā gada, kad mēs sākām un kad aizgāja tas viss, tad tie mērķi, kurus mēs uzstādījām, tie būtībā pēc kad mēs varam atskatīties atpakaļ, kad tie ir sasniegti. Jā. Pat ar uzviju, man liekas. Pat ar uzviju, jā. Pirms gada jūs gribējāt, droši vien uzkāpt kāds skatuvis, pirmo reizi sanākot kopā. Negribējās šaut visu to pulveri. Gribās vairāk tā pakāpeniski un nevis lekt tur uzreiz trepas augšā, bet tā pat repītē. Bet tā stabili to darīt. Un tas mums ir izdevies. Mēs ierakstījām kaut kādas dziesmas, izgājām daudz mēs cilvēkos un guvām kaut kādu atzinību, kaut kādos konkursos paspēlējām. Bija kaut kāds arī atsauksmes. Kaut kādā tādā mazā auditorijā, uz kuru mēs arī tēmējām, mēs arī trāpījām. Tas ir labi. Tagad ir nākamās auditorijas, nākamā mērķa. Pēdējā laikā diezgan daudz jaunās grupas runā par saviem debijas albumiem. Es saprotu, ka arī jūs esat tuvu tam, lai nākt klajā jūsu pirmais solo albums. Cik tālu tas ir? Viņš būtībā... viņš ir viss materiāls ir gatavs. Mēs kaut kādus 3 mēnešus cīnījāmies ar visām dziesmām un likām demo. Taisot, principā, uztaisot, sarakstot, man liekas, cik mums bija jāsaraksta, kad runā mikrofonā. Puse no albuma mums bija jāsaraksta jaunas dziesmas, un mēs vienkārši izdomājām, ka... Bet tas nebija arī tā, ka mums ir albums, davai rakstam jaunas dziesmas, jo mums nav dziesma. Vienkārši mēs gribējām tajā albumā... Bija kaut kāds idejas, kas bija vienkārši mētājās, un mēs gribējām tajā albumā viņus sataisīt un salikt, un mēs vienkārši cīnījāmies ar tām, rakstījām visādas demo versijas dažādākos variantos, un tagad Gobā tas 3 mēnešus prasīja. Tagad visas dziesmas ir galā versijās, un tagad mēs gaidām, ka mēs varēsim doties studijā un to visu arī nopietnā līmenī ierakstīt. Tātad jūs to esat ierakstījuši tādā demo līmenī, šobrīd? Viss materiāls ir gatavs, viss ir noslīpēts, tikai tagad jāiet un jāiedzen skaņu celiņos. Kā sāks albumu? Būtībā mēs par to vēl neesam domājuši, un mēs mazliet baidamies no tās domas. Esam domājuši. Ir viens variants, tas lai paliek pie mums pagaidām. Nē, jūs zināt, kā ir radio eterā. Kad jūs kaut ko sākat teikt, tas viss ir jāpasaka līdz galam savādāk. Pasaka to nosaukumu. Es domāju, ka neviens neapvainosies, ja jūs beigās pārdomāsiet un albumu nosauksiet kaut kā savādāk. Bet ideja ir par... Tad es iesākšu varbūt to sīgo konceptu tam apakšā. Okay. Rock mūzikā, bungas, bass, ģitāra. Un mēs tā kā čājam klāt mazliet to elektroniku, bet tas albums, tas nosaukums var būt Electric Wasteland, tā kā elektriskā pamestā zeme, no kurienes varbūt mēs to visu tā kā mazliet... Man, kad tu sāk runāt par to elektroniku, man likās būs Electrical 3. Tā kā tagad uz Ziemassvētkiem, zin kā, visi Christmas trees ir Electrical 3, tomēr galā. Bet tas Electric Wasteland aizķērās no viena cita projekta, ko mēs tā kā iesākām, nepabeidzām. Mēs gribējām tā kā... tāda arī mums bija dziesmas. Tas bija EP doma. Bija EP doma, ka mēs tā kā mūsu dziesmas, kas mums bija jau, bet mēs viņus pārtaisam tādas industriālāks mazliet. Tā kā vairāk elektronisks klāt. Kāpēc tas Wasteland? Kāpēc tā pamestā zeme? Tāda post-apokaliptiska aina. Es nezinu, piemēram, vai pamestā zeme vai tā kā nevajadzīgu lietu izgāstu, jo tur ir ļoti daudz lietas, no kā ņemt. Es to tā uztveru. Reklāmas iespēja. Ja jūs sauksiet savu albumu vismaz daļai par pamestu vietu, par dažādu lietu izgāstoju. Kāpēc man būtu jāpērk grupas Painotrīs albums? Bet tas jau nosaukums, mēs jau teicām, tas bija tāds šāviens sakot. Ar spīlēm izvilka viņu no mums. Protams, ka es izvilku, tā mēs žurnālisti esam te radio eterā, tur neko nevar darīt. Bet, labi, aizmirstam nosaukumu, to albumu sauks savādāk. Kāpēc man būtu jānopērk grupas Painotrīs debijas albums? Ja tev patīk tā mūzika, tu viņu nopirksi. Bet būtībā, ja tev vēl vairāk patīk, tu atnāks uz koncertu un samaksās par biļeti. Aha. Nopirks vēl albumu. Esat dzirdējis par tādu pirātu līdzi.
Jā, jau visādas tās mūzikas to industriju jau skumji iet, un tos albumus jau būtībā neviens nepērk, un kopējais skats ir tāds, ka tas albums jau tāds konceptuāls drīzāk paliek, un ka visi jau pelna vairāk uz to koncertu darbību. Bet, tas digitālais laikmets, un ja mēs viņu ieliekam internetā, un protams, loģiski, ka mēs nenopelnīsim uz to disku, bet tas, ka mums tāds albums būs tas koncepts, un tas būs tajā, tas būs viens tāds sakoncentrēts objekts, kurā mēs būsim ielikuši to, kas mums tajā brīdī ir nācis ārā. Tātad visa jūsu šī brīža esence, viss tas koros, visas tās izjūtas un visa tā mūzikas, nezinu, jūsu zieds, tātad būs apkopots tajā jūsu pirmajā debijas albumā, kurš visticamāk nāks klajā kaut kad nākamā gada laikā. Jā. Nesolīsim konkrēts datums, jo es zinu, kā aizsarāties studijas darbu un tā tālāk. Ok, es padomāšu. Es vēl pavalsīšu līdz raidījuma beigām, izdomāšu, vai es pirkšu, vai es nepirkšu jūsu albumu. Pirms mēs ejam tālāk ar jūsu dziesmām, neliela iespēja atpūsties, atdzersimies ūdeņus, uzskaņosim atkal ģitāras, kongas un tā tālāk, un atpūtas pazītē noklausīsimies apvienības Muse. Manuprāt, šobrīd aktuālāko singlu ar nosaukumu Madness. Radio Valmiera, akustiskā ceturtdiena. Un raidījums Radio Valmiera ēterā kopā ar grupu Pyro 3 turpinās pilnā spārā. 20 un 38 minūtes, un ja kas no mums klausītājiem tieši šobrīd paskatās kalendārā, un tur ir rakstīts 4. 6. decembris, tad tas nozīmē, ka jūs klausāties, principā, šogad pēdējo dzīvo raidījumu. Starp citu grupu Pyro 3, jūs esat pēdējā, kas viesojās 2012. gadā pie mums Radio Valmiera ētera studijā. Tas ir atzīmējums notikums. Arī turpmāk būs aktiskās ceturtdienas, līdz decembra beigām, bet tie būs atkārtojumi. Tas nav tas vairāk. Tā ka, ja ir ceturtdien, 6. decembris, droši Twitteros un draugos rakstam grupai Pyro 3 savu jautājumu Radio Valmiera ēterā. Noteikti parunāsim arī par mūsu klausītāju jautājumu. Starp citu, kā ir ar jums ar faniem un atbalstītājiem? Ir jau kaut kādi, sākumā, protams, draugi. Tas tie, kas draugi, vecāki, tas tā normāli. Dabīgi, bet uz beigām jau patīkami ir redzēt jaunas sejas. Cilvēks, kurš nepazīst un kas tev saka, kad viņiem ļoti patīk. Gaida tās jaunās dziesmas. Gaida un prasa, jā, kad būs albums un tā. Un veidojas jau uz koncertiem arī kaut kādi patstāvīgi apmeklētāji. Jā, tā kā veidojas lēnā garā. Mēs arī vasarā tur aktīvākajiem tādiem faniem dalījāmies, bijām uztaisījuši tādus festivālu komplektiņus. Es domāju, to mēs noteikti vēl turpināsim. Jā, mums bija tāda kuļķinīte ar mūsu simboliku. Ok, festivāla komplektiņš. Tur noteikti telts un guļamais bija iekšā. Prezervatīvi un saulēts. Prezervatīvi, paveicās salvets, ja nē. Super, vienkārši oriģināla aktivitāte faniem. Jā, jums arī kāds fanu klubs ir? Nav, nē. Varbūt tagad pēc kāda laika jaunā pauze top, ne? Pēc vasaras. Jā. Tas attiecībā kādas kvalitātes, jā. Tas kuļķinīts saturs. Runājot par vasaras festivāliem, jā, jūs šovasar bijāt vairākos vasaras festos, un tradīcijas jāturpina. Vai nākamā vasarā plānojat kaut ko piedalīties? Vai ir varbūt zināmi kaut kādi festivāli, kas ir apstiprināti? Vēl nav zināmi, bet noteikti gribēsim, jā. Mums jau, mēs citos sastāvos arī Fonofest mums jau kļūst par tādu, nezinu, māju festivāls, ka tas ir Fonofest, tā ir vasara, un tas tā notiek. Tas ir normāli, daudziem vasarā asociējās ar Fonofest. Jā. Mums ļoti tāda liela pieredze bija spēlēt Summer Soundā uz otras lielākās skatuves. Un tā bija būtībā arī lielākā skatuve, kur mēs šovasar spēlējām. Un tur, jā, es apzinājos ar daudziem lieliem muziķiem, un ka viņi visi tur aizmugurē, mēs tur tādi sīkie. Tas tā. Tas tā kā, sīkie nevis tā kā augumā, bet varbūt tas tā kā pēc fanu skaita un tā tālāk. Jā. Tā kā to gribētos atkārtot. Jā. Es arī iedomājos, ka pareizi es spēlēju klubos, tad man Rīgā vai Valmierā vai jebkur citur, un tur ir, cik tur var sēdēt tajā klubā, 100 cilvēki, parasti. Liekas, ka baigais baisi. Un tad tur ir 1000. Nē, 1000 patīkam būt. Nē, mums amizantākā situācija bija Fonofestā. Tas mums bija arī vasaras noslēdzošais festivāls, un mēs spēlējām. Tad drausmīgi šūdīgs laiks bija. Mēs bijām. Jā, baigais lietas bija, un mēs spēlējām otrajā dienā būtībā paši pirmie uz vidējās skatuves. Andris māja galvā, viņš bija vienīgais pamodies. Nē, tur jau tas joks bija, kad mēs domājām, mēs spēlējam pirmie, neviena nebūs, bet mēs bijām tieši tādā laikā, ka visi bija tikko pamodušies, gāja skatīties, kas notiek.
Un jūs noteikti? Un mēs notikām, un viss tieši arī notika. Un ar dubļainām kājām un slapiem pedāļiem mēs nospēlējām, tas bija baigi forši. Jā, es vēl nebiju pamodies. Tagad es esmu pamodies, tagad es klausos, un es domāju, ka mēs runājam par tiem 1000 festivālos, par 100 klubos. Es domāju, droši spēlējam 1000 arī Radio Valmierā. Grupa Pairo 3. Jāsaka, diezgan labi skan, jā. To saka ne tikai es, bet to saka arī mūsu klausītāji. Un galvenais, ka mēs pirms tam runājam par tiem vasaras festivāliem. Un jūs sakat, šī dziesma ir pavisam kādā citā aranžā. Es esmu dzirdējis savādāk, jā, ir savādāk. Un rītīgi iedarās kādā vasaras festivālā, un es tik tiešām iedomājos tajā brīdī, kad jūs sākat spēlēt, zinoties tā brīdī, kad es tā otrajā dienā tā lēnā, tā ļoti lēnā, nestidzīgā solī lien ārā no telts un skatos virzienā. Iedarās, super. Arī mums klausītājs Dīdzis saka, ir labi, viņš raksta, jāsaka, ka jums tur tagad skan ļoti labi, visos līmeņos. Paldies, Dīdzi. Un vēl sveiciens Justīne raksta, sveiciens Pēterim, Rūdim un Aleksim. Sveiciens Justīne no Valmieras. Jums sūta sveiciens no Dzirciem. Dzirciem ielā ir tā zobārstniecības klinika. Justīne tā kā ir tur, vai tu nav sakars ar to nemaz? Nav. Justīne ir zobiem, viss kārtībā. Labi. Cerams. Un tad jābrauc uz Zirciem, vēl jāskatās, kā tur ir. Ok, čau Justīnai, un ejam tālāk ar grupu Pairo 3. Pirms tam tad runājam par vasaras festivāliem. Nav kāda doma arī uzspēlēt varbūt kādreiz ārzemēs? Ir doma apgūt tuvās ārzemes, jā, bet... Tuvās ārzemes. Visas tālās arī ir doma apgūt. Jā, bet pagaidām. Kur ir tas bet? Nav tās iestrādnes sākuma.
Kas būtu jāizdara, lai aizbrauktu uz ārzemēm? Tā laikās jānāk par biļetes, un tur jāuzraksta pāris e-pasti, un jābrauc tur jābūt kaut kādām tādām labām rekomendācijām. Viņi var negrib kaķi maisā ņemt. Zigā, nāk prātā dažs labs Rīgas klubs, kur arī spēlē ārzemju grupas un jaunās, un tur tiešām brauc kaķi maisā. Es domāju, ka mums arī ārzemēs netrūks tādu klubu, kur vienkārši var aizbraukt un uzspēlēt. Varbūt tur nevar domāt par tūkstošiem lielu honorāru. Bet... Protams, jā. Protams, gribēs aizbraukt uz Igauniju vai Lietuvu. Es domāju, to jau mēs arī realizēsim. Mēs jau bijām sākuši kaut kur runāties ar kaut kādiem Lietuvas klubiem, bet tur mums kaut kā kļuvām baigi aizņemt un sapratām, ka varbūt mazliet vēlāk. Pagatavosimies vēl nopietnāk, lai tā, kad mēs brauksim, tad mēs brauktu pilnā atdevē un tā, ka varbūt ar papildu sastāvu, kā mēs tur runājām. Tas ir albums šobrīd galvenais, kas ir jāpabeidz tagad. Tas mūsu darbs šobrīd. Es kaut kur lasīju, ka jūs savu albumu, tā kā jums ir tā kā studija, tā kā paši rakstat. Nē, tur mēs tas ir kaut kāds nepareiz informācija. Nē. Mēs savā studijā ar tiem demo cīnāmies, lai nav tā, ka mēs aizņem uz studiju un ko tu mēs tagad darām. Un tur mēs visu notlīpējam līdz pēdējiem kanālam, līdz pēdējai ģitāras iespēlītē un paši rakstamies, klausamies un tad, lai zinām, tas ir tādā demo līmenī, bet to īsto, to balto materiālu brauksiet un rakstīt kādā Mēs brauksim pie Rīgas skaņierakstu studijā pie Tāļa Timrota, kas ir viens no Latvijas skaņiniekiem labajiem, un tur mēs arī to darīsim. Un mēs pie viņa bijām māstrēt vienu savu iepriekšējo dziesmu. Tieši šo, ko mēs spēlējām. Jā. Un tā kā mums ar viņu kaut kāda sadarbība ir izveidojusies, viņš mūs zina, mēs viņu arī zinām, un mums ar viņu patīk sastrādāties. Tā kā es ceru, domāju, ka tur būs labs rezultāts. Ok. Tu iepriekš dzirdēto dziesmu, jūs kaut kā īpaši gatavojat akustiskai ceturtdienai, vai tas ir vienkārši alternatīvā versija? Tā ir tāda mierīga akustiskā versija, jo oriģinālā viņa tāda, ja mēs kā viņa oriģinālā, kā mēs viņu spēlētu, tad viņa akustiski, mēs nevarētu akustiski paņemt to jaudu, kas tur ir, un mēs izdomājam, mēs uztaisīsim citu pieeju. Mēs atradīsim citu šarmu tajā melodijā. Tāda paša sajūta. Sajūta bija labi, es jau nesaku, ka bija slikti. Bet ir forši, ka ir arī alternatīvās versijas, kas būtu, kad albumā izdosies, būs kāds bonus tracks, piemēram, vai slēptais, piemēram. Jā. Kāpēc gan ne? Es domāju, kaut kas jau būs jādara ar tiem demo jūrām, ko mēs tagad sarakstījām. Tas jau ir kāds bonus materiāls tur baigais ir. Kādreiz... To mēs pēc 5 gadiem izlaidīsim. Visticamāk, pēc kādiem 35 gadiem kāds no jūsu dalībniekiem aizies studiem medību laukajā, un tad tur, kā parasti ārzemēs, tad wow, pirms tam tur nepublicēts. Neierakstītais albums vēl vairs nāk gaisā, jā. Viss tas, ko mēs darām šeit, arī tika ierakstīts, un iespējams arī to, kas notiek Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā, varēs kādreiz kaut kur pēc 30 gadiem izdot kā neizdotu akustisko albumu un tā tālāk. Koncerta ierakstu, jā, bet lai taptu koncerta ierakstu, tas koncerts ir arī jāspēlē. Nākamā versija ir alternatīvā versija. Running like hell to please my babe, She's always on to me, she's always on to me, never letting go, never letting go. Something's got her going. I'm doing my best, I'm doing my best to let her know, to let her know. I'm running away, I'm running away to play my show, to play my show. Something's got her going.
Grupa Pairo 3 Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā. Ziniet, kas ir grupa? Jums ir pēc iespējas ātrāk jāraksta iekšā tas albums. Es jau zinu, kura būs pirmā, kas nopirks albumu. Tā būs Evija. Viņa raksta, ka grupa Pairo 3 ir jaunatklājums man, un viņa ne tikai labi izklausās, bet arī labi izskatās. Es citēju, tu saproti, ja? Lai jums puiši viss izdodas, kas iecerēts, un es noteikti nopirkšu jūsu jauno albumu, jo jūs mani abūrāt ar savu mūziku. Tā raksta Evija. Lielas paldies, tas jau mūsu galvenais ierocis ir paburoša mūzika. Labu mūziku, jā. Galvenais ierocis. Evija, galvenais ierocis grupai Pairo 3. Starp citu, šis gads, būsim godīgi, tuvojās savai izskaņai, iespējams arī pasauli tuvojas izskaņai, tādas spekulācijas, kas ir pastāv. Kaut gan nesaku, ka tās ir pilnīgākās muļķības, es domāju, ka jūs arī tam ticat, ka tās ir muļķības. Es domāju, tas datums būs nacionālā aplaušanās diena, ko un tad 22. vai ne, tad būs pilns internets ar to, ka nekā nenotika, kurā visi esam dzīves svinības, pasaules ielas svinības. Tā, ja būs visu laiku šitā sula, un beigās tā, ka pīstam būs, tad neviens neticēs. Tad būs čau. Tā kā bija par to aitu ganu, kādreiz sen pasaka, fabulu izstāstīšu vēlāk. Kā jūs sagaidīsiet jauno gadu, starp citu? Rudolfs strādās, piemēram. Jā. Un kamēr, kāpēc strādās? Kas ir kopīgs ginekologam un mūziķim un bārmenim? Viņi visi strādā tur, kur citi atpūšas. Tad tu esi arī bārmenis? Nē. Tu ginekologs. Arī nē. Tad jums būs kāds koncerts jaunajā gadā? Vai? Nē, man ir vienkārši tur jāpaspēlē bagātiem miljonāriem jaunajā gadā. Tas ir labi. Tas ir labs ceļš uz otro albumu jau. Lietas pamatīs, jau viss kārtībā. Ja pirmo novinējām, no otriem ar kaut kā naudu jāskatās tomēr. Nevar jau otrais tajā pašā konkursā pieteikties. Ko pārējiem? Kaut kā draugu lokā. Draugu lokā. Ar salūtu? Protams, jā. Šampanieti? Jā. Un tā tālāk. Man jau šampanietis neizpildīs. Nebēdnības. Ok. Šogad būs kāds koncerts? Šogad nebūs. Mēs, Šis ir pēdējais, jūs koncerts arī šogad? Tā sanāk. Pēdējā akustiskā ceturtdiena dzīvajā. Mūsu pēdējā uzstāšanās šogad, jā. Ideāli. Un kad tad būs nākamais koncerts? Plānojos uz februārī. Es domāju, kad mēs ceram un plānojam, kad arī februārī būs tā kā jau albuma pirmie priekšvēstneši, pirmais singls. Ok. Un kad tas tie koncerti, kad būs februārī, tie jau būs būtībā tā grupa, kas spēlēs tur, tā būs mazliet savādāk grupa, ko jūs dzirdējāt šogad, jo tā skaņa būs savādāk. Pilnāk un būs vairāk lietu vienkārši. Labāka. Es domāju, ka labāk, jā. Viss, kas notiek uz labu, kā bija vienā dziesmā un teicienā. Pastāvēs tas, kas mainīsies, un mēs gribam pastāvēt. Jā, labi. Tas ir labi. Novēlu jums pastāvēt arī nākamajā gadā, un arī vēl nākamos 10 un 20 gadus. Ceru, ka jūs tiešām ierakstīsiet to albumu, un albumu jūs ierakstīsiet. Viss materiāls ir gatavs. Ceram, ka albumu sagaidīs arī dienas gaismu. Un patiesībā jūtos mazliet aizkustināts. Jūs pateicāt, jums ir pēdējais koncerts šogad 2012. un šī ir pēdējā akustiskā ceturtdiena 2012. gadā. Tad pilnīgi tāds, zīmīgs datums. Ko? Pēdējā dziesma 2012. gadā. Starp citu, tā ir pēdējā dziesma arī mums albumā, tā kā būs, jā. Noslēgums kārtīgs. Pēdējā dziesma, ko mēs starp citu arī sarakstījām. Jā. All right. Grupa Pairo 3. Pirmais skaņas arī. Live up to the challenge and gain the knowledge. Only the weak go easy. Only the coward backs down. Claim your right. Put up the fight. The more you bullshit, the less they listen. And if you don't get it, sooner or later you'll be alone in your head, in your perfect little head, where easy is right and left is gone. Everything that is left, everything that you said.
you'll see me one more time on top of that mountain at the end of the stairs you never saw. Maybe forget about it, maybe just go. Whoa, everything that you said. Whoa, everything that is left. Whoa, everything that you said. Whoa, everything that is left. Everything that you said. Everything that is left. Everything that you said. Everything that is left. Paldies grupai Pairo-3. Tas Paldies, brīdis, Radio Valmiera. tas brīdis tiešām ir pienācis. Jūsu šī gada pēdējais koncerts ir beidzies. Principā noslēgosies arī šī gada pēdējā akustiskā ceturtdiena, kas notiek dzīvajā šeit Radio Valmiera ēteru studijā. Lai jums labs mājapceļš, lai veicās ar albumu ierakstīšanu un noteikti tiksimies vēl kādreiz. Protams. Čau! Tā. Dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena.